Nākamais jautājums ir 4. sadaļa, tātad 4.1. Pāriem pie informatīvo ziņojumu izskatīšanas. Un pirmais ir finanšu ministra virzīts jautājums par vienotas patērētāju kreditētāju licencēšanas un uzraudzības institūcijas noteikšanu. Un vārds Ašarādenkungam. Tā, paldies, kolēģi. Mēģināšu ziņot, mēģināšu ziņot kopā ar Ziceres kundzi. Un, patiesībā tā ir, manā izpratnē tā ir relatīvi neliela reforma, bet viņa ir izraisījusi lielu interesi sabiedrībā. Un tad mēģināsim izstāstīt šo stāstu vēlreiz. Tātad, lai runātu par pašu reformu, tad svarīgi ir saprast viens lielais jautājums. Mēs runājam tātad par vienotu kreditētāju uzraudzības mehānismu izveidošanu Latvijā. Ja? Tātad šobrīd viņš ir sadrumstalots un vienai patiesībā nelielai daļai kreditētāji, kas kreditē 19% no valsts kredīta portfeļa, ir noteikti cita uzraudzības sistēma nekā visai pārējai finanšu sistēmai. Un, ja mēs runājam par pašas reformas mērķi, te bija runāts daudz priekšapakaļ, kas tas varētu būt, tad es noteikti, ja mēs apsmies to vēsturisko kontekstu, tad šobrīd tā ir tāda organiska Latvijas finanšu sistēmas attīstība, kad pēc šī te sarežģītā AML uzraudzības perioda 1925. gadā mēs pārējām no tas tāds fināla pēdējais solis, tātad pārējām no sadrumstalotas uzraudzības mehānismu uz vienotu uzraudzības modeli, un manā izpratnē arī runāt ar starptautiskām institūcijām, to pašu Monivolu vai arī OECD, tā ir vienkārši organiska sistēmas attīstība, un nekas cits tur nav paslēpts zem šī te. Un raugoties no valsts viedokļa, tas ir vienkārši vienots un efektīvs uzraudzības modelis no valsts puses un arī potenciāliem ietaupījumiem nākotnē. Un, ja mēs raugamies trešo lielo nozīmi, ļoti svarīgi ir, mums ir nepieciešams dinamiski un globāli konkurētspējīgs Latvijas fintech sektors, arī uz ko tas attiecās lielā mērā, un šo jautājumu arī šādā veidā nodrošināt pārēju, veidojot vienu uzraudzības sistēmu, mēs arī to panāksim. Šeit nedaudz vēsturiskais ekskurs, tātad, ja mēs skatāmies uz fintech, respektīvi nebanku sektoru uzraudzību, tad tiešām novērtējam, ka PTAC tālajā 2011. gadā uzņēmās šo te uzraudzību, daudz atcerās, tātad mums bija sadalīts banku uzraugs, bija Latvijas banka un FKTK bija atsevišķi. Mēs bijām diezgan sarežģītā situācijā un tiešām uzraugs paveic fantastisku darbu, tiešām stabilizēja šo situāciju, kurā vienā brīdī jau bija tiešām ļoti daudz cilvēku bija nonākuši ļoti sarežģītā situācijā, tā kā tas darbs tika izdarīts. Tad paralēli ir, es atgādināšu par 18. gadu, kad Latvijai mēs nonācām ļoti lielās AML problēmās, un tātad tika saņemta šī FinCEN rezolūcija. 19. gads tiek ieviesti stingri ierobežojumi, un šeit ir 23. gads ļoti svarīgs, kad FKTK tiek apvienots ar Latvijas banku, veidojas viens uzraugs, strādā ļoti labi, un 26. gadā Latvija ar ļoti labu rezultātu saņem šo te Monivolu novērtējumu. Mēs tā teikt no apakšējās pozīcijas esam augšējās līderu pozīcijās, un Latvijas valsts tiek vērtēta kā ļoti adekvāta sektora pāraugs. Nu, lūk, ja mēs runājam par pašu nebanku finanšu sektoru, tad es domāju, kabineta locekļiem būs svarīgi saprast, arī mēs redzam šo te attēlu grafiku kreisajā pusē, tātad banku kreditēšana un nebanku kreditēšana šeit ir kopā, un tātad nebanku finanšu sektora loma šajā te visā kopumā ir apmēram 19% no kopējā kredīta portfeļa, tā kā es gribētu teikt, ka 1/5 daļa, diezgan nopietni, jā, tas ir svarīgi, un pats svarīgākais vēl ir, ka šis te sektors ļoti dinamiski arī attīstās. Mēs identificējam apmēram tas temps ir 16% gadā pieaugums, tā kā tā ir ļoti nopietna tautsaimniecības nozara. Tad es varbūt nākamo es došu tālāk Aijai. Mums ļoti svarīgi dabūt atbildes jautājumu, kādai vispār jāregulē. Ja? Kādai vispār jāregulē. Ja? Tas bieži vien tiek uzdots sabiedrībā, un šeit ir varbūt tad Aija par šo. Jā, šeit mēs varbūt nedaudz ieskicēju to, kādēļ tad vispār finanšu sektors tiek regulēts un kāds ir
mums jānorāda, ka finanšu sektorā ir ļoti daudz un dažādi regulējumi, daudz no tā izriet no harmonizētiem normatīviem aktiem ES līmenī, ja vēsturiski finanšu sektoru, kas ir tas pamatiemesls, kādēļ ir nepieciešama uzraudzība, ir noguldītāja aizsardzība, ieguldītāja aizsardzība, tāpat kā finanšu stabilitāte, tad Eiropas līmenī arvien vairāk šajā jomā dienas kārtībā nonāk tieši vienotās tirgus elementi, novērst atšķirības regulējumos, uzlabot pārobežu ieguldījumu plūsmas. Bet vēl viena svarīga tendence finanšu sektora regulējumā ir tas, ka finanšu pakalpojumi kļūst arvien sarežģītāki. Līdz ar to svarīgs elements ir arī finanšu pratība, tāpat patērētāja aizsardzība ir svarīgs elements, lai arī uzraugs pēc būtības labi saprastu šos sarežģītos finanšu pakalpojumus un tādējādi varētu identificēt, kas tieši ir nepieciešams patērētāja aizsardzībā. Un arī finanšu sektoru uzraudzībā jau tieši specializētajos finanšu regulējumos ir daudzas jomas, kur ir regulējums, kas attiecas specifiski uz patērētāja aizsardzību, gan apdrošināšanas izplatīšanā, gan ieguldījumu regulējumā. Un ja mēs paskatāmies, kāda ir kopējā Eiropas Savienības tā prakse attiecībā uz patērētāju aizsardzību finanšu sektorā, tad šobrīd lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu patērētāju kreditētāju uzrauga tiesību aizsardzību un šo kreditētāju uzraudzību veids centrālā banka vai finanšu sektoru uzraugs, un tikai 3 valstīs patērētāju kreditētājus uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības iestādē ir Latvija, Malta un Rumānija. Un kas ir varbūt vēl tādā praktiskā nacionālā līmenī iemesls, kādēļ ir svarīgi runāt par šo priekšlikumu? Šobrīd mums ir kreditēšanas jomā ir 3 iestādes, kas veic uzraudzību. Tā ir Latvijas banka, kas uzrauga visas tās iestādes, tās finanšu institūcijas, kuras ir licencētas, kur ir finanšu tirgus dalībnieki. Tad ir viens atsevišķs dalībnieku veids, kas ir patērētāju kreditētāji, kurus uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Savukārt valsts ieņēmuma dienests kā AML uzrauga citus finanšu pakalpojumu sniedzējus, kuriem nav nepieciešama speciālā licence. Un skatoties varbūt tādu praktisku piemēru, var veidoties situācija, kur pat vienam uzņēmumam ir 3 dažādi uzraugi, piemēram, kredītiestādes uzrauga Latvijas banka, kredītiestādē ir meitas uzņēmums, kam ir tāds izsniegt licence. Vienlaikus šim meitas uzņēmumam, kā AML jomā ir svarīgi, ka grupas līmenī ir vienotas politikas un iekšējās kontrolas sistēmas. Līdz ar to viņam sanāk, ka arī šī Latvijas bankas virsuzraudzība ir jāievēro. Un vienlaikus, ja viņš vēl kreditē juridiskās personas, tad arī valsts ieņēmuma dienests var skatīties uz šo subjektu. Līdz ar to, mūsuprāt, tāda situācija rada lielu slogu uzņēmumiem, un mēs arī piedāvājam šo reformu. Nu jā, tad man liekas, ka kolēģiem valdībā būtu svarīgi apstīties uz finanšu sektoru. Ļoti liels, strauji augošs sektors, kā jau es teicu, ar vismaz 16% pieaugumu gadā, un ir visdažādākās teiksim, tātad uzņēmējdarbības virzieni, kā biznesa tehnoloģijas, maksājumi, kriptovalūtas, brokerēšana, pūļa finansējums, crowdfunding, dažādas tehnoloģija, kompānijas investīcija platformas, digitālais bankings un tā tālāk un tā tālāk. Un tajā labajā malā mēs redzam vienu fenomenu, kas ir tātad kopumā sektori jau pārauga Latvijas banka. Tikai daļa no sektora šobrīd neuzrauga Latvijas banka, bet uzrauga cits regulators. Un kopumā tas rada diezgan lielu tādu sajukumu arī no tāda patērētāja viedokļa, kad nav īsti skaidrs, vai tā ir Latvijas banka, ar ko ir jārunā, vai jārunā ar PTACU, vai jārunā ar valsts ieņēmuma dienestu. Lūdzu.
Jā, šeit varbūt papildinot iepriekšējo slaidu, kas ir vairāk uz finanšu tehnoloģiju un finanšu sektoru jomu, tad te vēl nedaudz apskatot, paturpinot šo, kāda izskatās kreditēšanas nozare. Tātad kreisajā pusē ir tie uzņēmumi, kurus uzraugā PTAC, tostarp arī jau pieminētie banku grupu uzņēmumi, ir patēriņa kredīti, ir specifikāri hipotekārie kredīti, ir arī nākotnē uzraudzības ietvarā ir patērētāja kreditēšanas licence uz preču nomaksas pirkumiem. Un vienlaikus ir arī atsevišķi šie uzņēmumi, kurus uzrauga tikai valsts ieņēmuma dienests, jo viņi nesniedz patērētāja kreditēšanas pakalpojumus. Šeit gribētu gan papildus piebilst, ka attiecībā uz vidu uzraugāmiem subjektiem mēs neplānojam pārmaiņas, jo būtiskais elements ir tas, ka šī joma nav specifiski regulējuma finanšu sektora regulējumā. Līdz ar to vidu, ka arī turmāk uzraudzīs tās jomas, kur nav specializētais regulējums, un šobrīd arī nav pamata, kādēļ šai nozarei būtu jāuzliek papildus sloks ar specializētu regulējumu. Un reformas ietvaros arī diskutējot parādījās jautājums par to, vai vajag mainīt tās prasības, kas jau ir patērētāju uzraudzības kreditētājiem un iet plašāk. Tas, ko mēs gribam no savas puses uzsvērt, ka katram no šiem pakalpojumu sniedzējiem, šeit salīdzināsim kredītiestādes, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus un biznesa kreditētājs, viņiem ir atšķirīgi darbības modeļi. Un līdz ar to atšķirīgas prasības. Ko dara kredītiestādes? Kredītiestādēm ir šis svarīgais elements, tās piesaist noguldījumu. Līdz ar to tur ir svarīgas šīs plašākās prudenciālās prasības, ņemot vērā iedzīvotāju noguldījumu, aizsardzību, ietekmu uz finanšu stabilitāti, savukārt patērētāju kreditēšanas sniedzējiem tādas prasības šobrīd nav pamata uzlikt. Savukārt tur ir svarīgs šis elements, lai patērētājiem tiktu izsniegti kredīti atbildīgā veidā. Līdz ar to tā ir tā joma, kas ir regulē. Savukārt biznesa kreditētājiem neizpildās neviens no šiem elementiem, līdz ar to arī viņus turpmāk tikai AML jomā mēs regulējam. Un tātad par pašu reformu, tātad reforma paredz to, ka patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence, patērētāju kreditētāju licencēšana un uzraudzība, tāpatās finanšu pakalpojumu saņēma fizisko personu patērētāju tiesību interešu aizsardzību pāriet Latvijas bankai. Un šeit ir divas svarīgas lietas. Šī pārēja ir veidota kā ļoti saudzīga nozarei, tātad funkciju pārņemšanas rezultātā nav paredzēts veikt atkārtot licencēšanu esošiem tirgus dalībniekiem. Tāpatās arī nav plānots ieviest prudenciālās uzraudzības prasības, jo sektors nepiesaista noguldījumus un nepastāv riski un apsvērumi prudenciālo prasību ieviešanai. Ja? Pamatā tā ir tiešām sistēmas sakārtošana, un tas, ko Finanšu ministrija piedāvā, tātad veidot reformai līdzīgi, kā to vēlās nozare, precīzi tieši tā, tātad veidot pietiekam garu pārejas laiku, tātad 2 gadus. Tātad šogad ir 26. gadā tiek pieņemts MK lēmums, 20, un tātad mēs virzam, pēc kabineta lēmuma tiek virzīts likums uz Saeimu, Saeima pieņem likumu, tātad, un no 1. janvāra tātad pāriet uzraudzību zem Latvijas bankas. Tātad 27. gadā paliek spēkā esošie ministra kabineta noteikumi un patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijas. Savukārt 27. gada laikā Latvijas banka izstrādā, saskaņo un pieņem Latvijas bankas noteikumus un vadlīnijas. Un tātad 28. gada laikā pakāpeniski stājās Latvijas bankas noteikumi un plānotās un noteiktās jaunās vadlīnijas. Tā kā šis ir tas reformas ietvars un laika plāns un pārējais periods. Un tad es teiktu, tad būtu svarīgi pašās beigās kabinetu arī informēt par to, kā mēs redzam, kāda būtu ieguvumi. Tādi mēs raugamies par patērētājiem. Protams, tā ir atbildīgāka kreditēšana,
vienādi standarti kredītdevējiem. Mēs redzējām, patiesībā tā ir viena nozara, bet tev jābūt skaidrībā, vai tev banka aizdod, vai tev nebanka kreditētājs aizdod no patērētāja viedokļa. Šeit ir viena institūcija, un tas pats svarīgākais šeit ir, protams, ir labāks iespējas aizstāvēt savus intereses. Tātad viens saruna kanāls, tātad runāt ar Latvijas banku par to, kā aizstāvēt savas intereses. Ļoti svarīgi arī runāt par ieguvumiem nozarei. Tas ir vienots uzraugs, un, protams, ja mēs skatāmies, ir Latvijas banka kā regulators, kas ir ECB sistēmas dalībnieks, ir skaidrs, ka tas ir arī daudz augstāks reputācijas jautājums. Tātad, ja ir uzraudzība realizē Latvijas banka, tātad tas skaidrs, ka tas ir arī cits līmenis. Tātad nozarei ir arī samazināts uzraudzības izmaksas, daudz lielāks fokus uz finanšu tehnoloģiju attīstību un riskos balstīta un no tāda izmaksu viedokļa daudz efektīvāka uzraudzība. Un tas, kas mums ir svarīgi visai sabiedrībai kopumā, tātad lielais iegums ir stabils finanšu sektors ar augstu reputāciju, daudz efektīvāka valsts pārvalde, un arī efektīva cīņa pret finansu noziegumiem, kas mums visiem ir svarīgi. Un tas, kas pašā nobeigumā ir, un tā ir arī paši šeit kabinetā, mēs bijām apstiprinājuši fintech attīstības stratēģiju, tā ir dinamiski augoša nozara ar augstu reputāciju starptautiskos tirgos. Paldies, cienījamie kabineta locekļi, tas ir viss, ko mēs šobrīd no Finanšu ministrijas puses gribējām teikt.